Redziet, kā bija agrāk. Tā kā šoferim, gaspiestu vienniekam vajadzēja pamainīt bišķi uz tonkilometriem spidometra rādījumus, ar vieglu roklis mājienu noņēma stikliņu, ar šēkociņu tur sabakstīja tos kilometrus, ka vajag atkal smuki ciet un brauc tālāk. Pēc tam nāca jau trakāk laiki, tur ar tām šaibām, lai tik galā tiem tahogrāfiem, tur bija jau gudrākiem jābūt. Ko tagad darīs ar tiem digitāliem tahogrāfiem? Es nezinu. Man liekas, ka neko prātīgi. Taču, ja darīšana ar digitāliem tahogrāfiem, tad bez kapitāliskā darba pirmdiņas uzņēmuma Latinas, kā bez rokām. Tikai lūdzu nepārprotiet. Viņš šos aparātus instalē, programmē, kā saka, un apkalpo. Tur nekāds muļķības netiek darīts. Gribētos jums šodien parādīt jaunu produktu, kas saucās digitālais tahogrāfs, no jauna ražotāja. Ražotājs Efkon. Austrijas firma, kura ir pazīstama kā elektronikas un programmu izstrādātājs, un plašākais pielietojums, ko mēs zinām, ir ceļu maksas par ceļiem iekasēšana Austrijā un Vācijā. Divas atšķirīgas, sarežģītas sistēmas. Kā blakus produkts vai kā maziņais projektiņš, viņiem ir šis digitālais tahogrāfs, kurš dotajā momentā ir jau 3. modifikācijā. Kāpēc mēs tik īpaši izdalām šo konkrēto modeli, un kāpēc, cik es saprotu, viņš ir tā kā labāks par tiem iepriekšējiem? Nu, kā jau visi izstrādājumi, kur nav pirmie, bet ir 2. vai 3. Viņos ir novērsts kļūmes, kas bija iepriekšējos. Patreiz plaši pazīstami ir VDO Kinsels, digitālie tahogrāfi un Stoneridge. Šis produkts ir jauns, un viņā ir viens ievērības cienīgs uzlabojums, tas ir printeris. Printeris digitālajā tahogrāfā ir vienīgā kustīgā detaļa. Tātad potenciāli vieta, kur var rasties bojājums. Mehānisks bojājums. Kā parasti arī notiek. Kā parasti arī notiek. Pēc Eiropas Savienības regulas digitālos tahogrāfus nedrīkst remontēt, viņas ir jāmaina, un līdz ar to printeru salūšanas gadījumā būtu jāmaina tahogrāfs. Bet firma Efkon ir izstrādājusi sistēmu, kā var nomainīt tikai bojāto printeri. Tas ir izdarāms ļoti vienkārši. Un lūk, printeris ir ārā, un ja viņš ir bojāts, ieliekam citu iekšā un braucam tālāk. Tahogrāfu nevajag ne pārprogrammēt, ne pāratestēt, ne mainīt vispār. Iepriekšējie tahogrāfi, cena attiecība pret šo te, tā teikt, tie neremontējumie, kas bija uzreiz, jāmet ārā un jāpērk jauni, cik tie maksā un cik maksā šis? Cena ir ļoti interesanta. Pirmkārt, mēs runājam patreiz par jaunu tahogrāfu. Jauna tahogrāfa cena konkrēti šim modelim ir 430 lati plus PVN. Salīdzinājumā ar konkurentiem VDO Kinsel piedāvājums ir 700 lati plus PVN. Pastāv rūpnīcas remonta iespējas, bet pagaidām šāds digitālais tahogrāfs no rūpnīcas remonta netiek piedāvāts. Arī iepriekšējās paaudzes tahogrāfi, VDO Kinsel 1324, kurš vēl nebija digitālais, ir cenā dārgāks nekā šis konkrētais. Tā prastā valodā sakot, šaibenieks ir dārgāks par šito, un ja jums šaibenieks nojūg, tad gan es labāk liktu šito. Nu, katrā gadījumā ekonomiski izdevīgāk tas ir, jo pēdējais tahogrāfs ar pašrakstītājiem, ar šeibēm, jauns joprojām maksā 630 lati. Secinājums izdariet paši. Tiesa gan ir piedāvājam arī rūpnīcas remonts, nu, tas ir apmēram 200 latu lētāks, jeb tieši tādā pašā cenā, kā šis pilnīgi jaunais produkts. Skaidrs. Kas jauns Latinā?
Jaunas Latinā ir pakalpojumu cenas. Pieskaņojoties esošajai ekonomiskajai situācijai, mēs esam samazinājuši stundas izmaksas un patreiz veicam akciju 20% atlaide par visu kalkulāciju, transporta līdzekļu sagatavošanai uz tehnisko apskati.